Sveiciens visiem! Šajā video es padalīšos ar jums ar digitālo produktu izveides un pārdošanas stratēģiju 2025. gada bez ieguldījumiem. Un sākumā es īsumā pastāstīšu par sevi. Mani sauc Anna, man 33 gadi un es dzīvoju Latvijā. Man ir filoloģiska izglītība, magistra grāds, un laikam, kā un visi studenti universitātes laikā, es sāku strādāt par pedagogu mācību centrā, kur es kopumā nostrādāju vairāk nekā 10 gadus. Arī šajā laikā es strādāju par žurnālisti un pēc tam vēl par lietvedības pārzini un metodiki sporta skolā. Bet paralēli es ilgu laiku nodarbojos ar savu projektu attīstību. Man vienmēr bija kaut kādas idejas, kuras gribējas realizēt, radošas idejas. Un 2022. gada es sāku attīstīt savu uzņēmējdarbību. Es sāku nodarboties ar pasākumu organizēšanu un galvenais ar digitālo produktu izveidi un pārdošanu, gan sadarbojoties ar citiem dažādu nišu ekspertiem un influenceriem, gan veidojot digitālos produktus priekš sevis. Un tieši par tiem šodien mēs arī parunāsim. Un pirmkārt, es gribu pateikt, ka digitālie produkti tas nav tikai tiešsaistes kursi un maratoni. Tas ir gan dažādi ceļveži, gan elektroniskas grāmatas, gan online konsultācijas, gan metodiskie materiāli un citi produkti. Ir vairāk laikam nekā 20 dažādi veidi digitālo produktu. Un kad mēs runājam par digitālo produktu izveidi, es domāju par kompleksa darbu, kas iekļauj sevi visus posmus. Mēs strādājam pie produkta izstrādes, izveides, virzīšanas un pārdošanas tirgu. Un kādas ir priekšrocības? Kāpēc ir vajadzīgs šobrīd veidot savus digitālus produktus? Pirmkārt, tas ir laba iespēja monetizēt savas zināšanas un prasmes. Otrkārt, tas var būt par papildus vai pat par galvenu ienākumu avotu, kā arī jūs varat pārdot attālināti un jūs varat pārdot uz dažādām valstīm, uz visu pasauli, kur ir jūsu mērķa auditorija. Tāpat jūs varat izveidot produktu bez ieguldījumiem, īpaši pirmajos posmos. Piemēram, jūs varat izveidot pirmo digitālo produktu, viņu pārdot un jau no tās peļņas reinvestēt reklāmā, un jau citu produktu vai to pašu vai citu plūsmu, un nākošreiz jau reinvestēt un paņemt maksas reklāmu. Bet pirmo var izdarīt bez ieguldījumiem. Un kā arī digitālus produktus jūs varat izmantot sava biznesa stiprināšanai. Un parunāsim par mītiem. Lai palaistu savus tiešsaistes produktus, jums nevajag kļūt par influenceri, jums nav vajadzīga liela auditorija, jums nav vajadzīgs publicēt storijus 24/7, kā arī jums nav vajadzīgs mākslīgi veidot ažiotāžu, ieguldīt naudu produkta izveide, palaist apmaksātu reklāmu, it īpaši pirmajos posmos, kā jau mēs runājam, un jums nav vajadzīga komandas palīdzība, jūs varat izdarīt visu paši. Un tātad kādus instrumentus jūs varat izmantot, lai to izdarītu? Tātad, lai palaistu produktus bez ieguldījumiem sākotnējos posmus. Pirmkārt, izmantojiet savas stipras puses. Es esmu pārliecināta, ka jums jau ir viss nepieciešams jūsu idejas realizācijai. Gan zināšanas, gan prasmes, gan rīki. Otrais, izmantojiet bezmaksas virzīšanas metodas. Izmantojiet visas platformas, sociālos, kuras tagad ir bez maksas. Bet pirmajā reize jūs varat koncentrēties uz vienu platformu un tad jau paplašināties un izmantot vairākas platformas. Var startēt ar vienu īstenībā,
Tagad nākošais jūs varat vadīt tiešraidēs, novadīt dažādas bezmaksas konsultācijas jūsu potenciāliem klientiem. Ir ļoti svarīga personīga miedarbība ar auditoriju, kad jūs atbildēt messengeros, atbildēt komentāros, e-pasta un citos kanālos. Jūs varat rādīt klientu atsauksmes un veiksmīgus piemērus, varbūt kuri jums bija offline. Un jūs varat arī rādīt interesi no potenciāliem klientiem par jūsu potenciālo produktu. Un trešais, protams, jums jābūt stratēģijai, tāpēc, ka ja jūs vienkārši ierakstījat dažus storijus vai samontējat dažas reels, tas nav stratēģija. Stratēģija ir plāns, kad jūs zināt, ar ko sākt, ar ko turpināt un ar ko beigt, kurš tas plāns sastāv no vairākiem posmiem, un jūs zināt, ko un kā vajag darīt katra no posmiem, un par tiem mēs tagad arī parunāsim. Un tā, pirmais ir mērķa auditorijas analīze, tālāk konkurentu un viņu produktu analīze, kā arī cenu analīze, lai jūs zinātu, kādas cenas šobrīd uz līdzīgiem produktiem ir tirgu. Tālāk ir aktuālas tēmas un formāta noteikšana. Šeit, protams, ir viss atkarīgs no tās nišas, kur jūs esat eksperts. Tālāk marketinga stratēģijas izstrādē, tas ir pārdošanas piltuves un līdmagnetu izveidē. Tālāk metodoloģija un produkta struktūras izstrādē. Tālāk nodarbību ierakstīšana, prezentācija un izdales materiālu izveide, ja ir nepieciešams, protams. Tālāk mums iet profila noformēšana vai vienkārši aktualizēšana, auditorijas iesildīšana un pārdošana. Un šeit es arī gribētu pieminēt, ka nevajag baidīties vārda iesildīšana, jo šobrīd labākā auditorijas iesildīšana ir, kad jūs vienkārši stāstat par jūsu produktu. Un galvenais, lai tas produkts būtu kvalitatīvi izstrādāts, un tur būtu tiešām kvalitatīvs saturs. Tālāk iet landinga un chatbota izveidē arī pēc nepieciešamības. Ja jums ir maza auditorija, tad tas jums nav vajadzīgs. Bet, piemēram, ja jums ir liela auditorija un jūs vienkārši fiziski nevarat visiem atbildēt, jūs, protams, varat to automatizēt. Un šobrīd ir arī daudz bezmaksas rīku, kā to var izdarīt. Tālāk iet darbs ar izglītības platformu, kur jūs novietosiet savu produktu, un arī ar maksājuma sistēmas pieslēgšanu, lai klienti varētu ērti apmaksāt jūsu produktu vai pakalpojumu, un izmantot to ātrāk. Tālāk ir mācību procesa organizēšana, ja tas ir tiešsaistes kurs vai maratons. Tālāk atsaukmju apkopošana un obligāti produktu līnijas izstrāde un projekta mērogošana. Un, protams, 2025. gada tendences ir mākslīga intelekta izmantošana, referāļu sistēmas izveide, kad jūs piedāvājat kaut kādu bonusu jūsu klientam par to, ka viņš atvedīs vēl jaunus klientus. Var būt piedāvāts gan bonus vai kaut kāda atlaide, vai kaut kāda pat naudas summa par katru jaunu klientu. Tālāk, tie punkti nav jauni, bet šogad viņus jāizmanto un jādara uz to akcentu. Tas ir konkursi organiskas auditorijas piesaistei, maksimāls fokus uz reels izveidi un nākama produkta pārdošana pirmā produkta ietvaros. Piemēram, ja jums ir kaut kāda meistarklase uz 4 stundām, jūs uzreiz varat pārdot vietas uz nākošo lielāko produktu, piemēram, tiešsaistes kursam. Un šeit es pievienoju dažus piemērus. Pirmkārt, lai jūs redzētu,
ka es ne tikai varu pastāstīt par kaut kādu teoriju, ja, bet gan es pielietoju tas zināšanas praktiski, un šeit mēs sadarbojamies ar dažādiem ekspertiem un pilnīgi bez ieguldījumiem un izmantojot tikai vienu platformu, tikai Instagram platformu, storijus, mēs izdarījām digitālos produktus un pārdevam tos Instagramā, ja, esošai auditorijai. Piemēram, Karolīna Jānīšai bija investīcijas, tas bija tiešsaistes kurs uz 2,5 mēnešiem, ja, auditorija Instagrama 2300, 300 cilvēku aptuveni, ja, skatās vidēji viņu storijos, vidējais čeks bija 580 eiro un ieņemumi sanāca 2760 eiro. Un man liekas, ka tas ir ļoti labs rezultāts, ņemot vērā, ka mēs strādājam pilnīgi no nulles un bez ieguldījumiem. Un tā bija eksperta pirmā pieredze, ja. Arī sadarbojamies ar Jelienu, Jānīša fotografijā, arī tiešsaistes kurs, vidējais čeks bija 447 eiro un ieņemumi sastādīja 2820 eiro. Tas pats stāsts, mēs darbojamies tikai Instagramā, pārdevam, ja, un virzījām to produktu. Un, lai jūs nedomātu, ka tikai kursus var pārdot, ja, es arī pievienoju piemēru, kad mēs veidojam ar ekspertu ceļvedi uz 24 lapām par dekoratīvu kosmetiku, kuru rekomendē profesionālais vizažists. Ja? Viņai auditorija Instagrama 5200 cilvēki, ja? Aptuveni 1000 skatītāju vidēji storijos. Čeks mums bija, šeit nebija tarifu, ja, kā kursiem. Šeit bija vienkārši čeks 10 eiro par to ceļvedi, ja, un par 2 dienām vienkārši stāstot par produktu storijos mums sanāca 1200 eiro. Nu tā. Un, ja jums ir kaut kādas idejas par online digitālo produktu veidošana, jūs man varat uzrakstīt vārdu konsultācija mana Instagram direkt un saņemsiet bezmaksas konsultāciju no manis, ja, kuras laikā mēs parunāsim par digitāliem produktiem, kas šobrīd ir aktuāli tieši jūsu niša, ja, kā arī es varu pastāstīt par programmu, detalizēto programmu tam kursam, kurš šobrīd tiek gatavots, ja, un šajā kursā mēs es ne tikai sniegšu teoretiskas zināšanas, bet jūs varēsiet arī praktiski pielietot tas zināšanas, ja, un mēs paralēli jau varam veidot jūsu digitālo produktu, ja, no manis būs dažādas konsultācijas, un visu varēsim apspriest. Paldies jums par uzmanību, es novēlu jums veiksmi jūsu projektos un līdz tikšanām!